Visas šīs auto nodevas, nenormāla birokrātija, jēga nekāda. Ir jāatceļ praktiski visas auto nodevas. Viņas nepilda ne īpašu fiskālo funkciju, ne, protams, arī tā saucamo CO2 funkciju, kur tikai cilvēki, kam nav pilns rublis, vēl domā, ka kaut kādā veidā mēs sasniegsim klimata neutralitāti, ierobežojot automobīļus. Vācija ir 5 Latvijas. Uz Latvijas teritoriju Vācijā dzīvo 17 miljoni cilvēku. Uz Latvijas teritorijas izmēru Vācijā ir apmēram 20 miljoni vieglo automašīnu un busi. Latvijā ir apmēram 1 miljons. Un nav Vācijas klimats aizgājis bojā, un nekāda katastrofa nav notikusi. Auto nodeva ir ļoti netaisnīga. Viens brauc 5000 gadā, cits brauc 50 000 gadā. Maksā vienādi. Tāpēc mēs atgriežamies pie autoceļu fonda, mēs viņu atjaunosim, jo tas ir vistaisnīgākais nodoklis. Kas vairāk lēma mākā benzīna, tas vairāk maksā par ceļiem. Tā ir tāda cepšanās. Palielināt, pamazināt 3 tonnas, 3,5 tonnas, tas viss ir jālikvidē uzreiz.